Šis būs stāsts par Ugandu, par valsti, kas atrodas pašā Āfrikas centrā pie Viktorijas ezera. Kas mums lika braukt uz Ugandu? Katram ir savas intereses. Arvīdam fotografēt, Oskaram makšķerēt un Kasparam ālēties pa Viktorijas Nīlu. Mans vārds ir Miks. Man patīk filmēt ceļojumus, un viss turpmākais lielākoties būs mans stāstījums pirmajā personā. 21 dienas laikā mēs bijām baznīcā, mēs skatījāmies uz gorillām, dejojām ar pigmejiem. Es salauzu 2 kameras, mēs agri modāmies, mēs biedējām šimpanzes, dzērām Nīlas ūdeni, braucām ar bodabodām, lecām no klints un filmējām opiju pīpējošus zvejniekus. Bet par visu pēc kārtas. Ceļojums sākās Ugandas galvaspilsētā Kampalā, bet te mēs neuzkavējamies un dodamies uz Mburo ezera Nacionālo parku. Pārbrauciens ir garš un satiksme ir interesanta. Pa ceļam sanāk šķērsot ekvatoru. Mums visiem tā ir pirmā reize dienvidu puslodē, tāpēc nolemjam piestāt. Jauks vīrs par taisnīgu samaksu piedāvājis mums izrādīt ekvatoru jaukumus, proti eksperimentu ar ūdeni un ziediņu. Sākam mēs ziemeļu puslodē un konstatējam, ka ūdens, tekot ārā no trauka, rotē pulkstens rādītāju griešanās virzienā. 10 metrus tālāk, dienvidu puslodē, ziediņš griežās pretēji pulkstens rādītāju virzienam. Uz paša ekvatora ūdens iztek no trauka bez jebkādas rotācijas. Tā teikt, pa taisno. Visa šī maģija ir saistīta ar Zemes centribēdes spēku. Ja vēlaties uzzināt sīkāk, paskatieties 6. klases fizikas grāmatā. Savukārt iemesls šai jautrībai ir kameras skatu meklētāja lodziņš, kas pagriezts tā, lai bērni paši sev varētu ieraudzīt. Saulīte jau slīd uz rietu, kad tiekam parkā un redzam pirmos dzīvniekus. Okay, we go. Šis jaukais vīrs ir Asio. Viņš būs mūsu pavadonis nākamās 14 dienas. Sāk strauji satumst, tomēr vakar gaismā izdodās vēl šo to nofilmēt. Kā vēlāk izrādījās, šī ir vienīgā vieta Ugandā, kur redzējām zebras. Mums par pārsteigumu lielākie antilopju bari nakšņo turpat, kur mēs. Mūsu ciema ļaudis, kā redzat, ir gulēt jau. Cūkas arī guļ. Vakar trakumā es mēģinu uzbāzties kārpu cūkai un gandrīz noraujos pa mizu. Labi. Papeldēties jau varētu. Bet tas ir uz pašu risku. Risks ir augsts. Labrīt, labu apetīti jums.
Nu, varēja jau parādīt, kā ēd brokastis. Mums arī laiks it kā brokastīs. Es biju ļoti pārsteigts uzzinot, ka nīlzirgs tiek pieskaitīts pie Āfrikas agresīvākajiem dzīvniekiem. Vietējie ārkārtīgi no viņiem baidās, kā galveno iemeslu minot to, ka nīlzirgs ir pilnīgi neprognozējams. Ir jauks svētdienas rīts, un mēs pierunājam Asijo, lai aizved mūs uz kādu baznīcu. Natambatambura nareba abashinja n'abakazi, nareba abashije bakuru, nareba abamerenshu, nareba abakeikuru, nareba abana bato, ngo akaba natambatambura aza mukavuga gari amavugo mwibaza. Amahanga yaye kamushisha. Nagira ati. Oringahi. Kuya zidobwire ruhangaye to muntu yamubuza ngo oringahi. Ekibuze kinena ngo bokewe. Priekšā ir tāls ceļš. Mēs dodamies uz Bivindi dabas parku, kur nākamajā dienā mums ir sarunāts gorillu pārgājiens. Buhomas ciems, kas izplaties starp lietus mežiem apaugušajiem kalniem, ir tranzītvieta daudziem turistiem, kas kāro redzēt gorillas viņu dabiskajā vidē. Lauksaimnieciskā darbība ārpus ciema ir aizliegta, un to var labi redzēt dabā. Redz to robežu? Izcirstais izcirdie lauki un Bivindi Nacionālā parka lietus mežu. Cīņā par izdzīvošanu strauji sarūkošajā lietus mežā divu to senseno iemītnieku pigmeju un gorillu duelī uzvarēja gorillas. Tāds bija valdības rīkojums. Tagad visi pigmeji pārvietot uz ciemiem un mežā dzīvot vairs nedrīkst. Gorillu pārgājieni ir ienesīgs projekts, un acīm redzot pigmeji tam kaut kā traucēja. Tagad šie paši mazākie no cilvēku dzimtas ir palikuši bez savas dabiskās meža vides. Un vienīgais, kas tiem atliek, ir pārdot krēles un izklaidēt turistus. Šai ņiprējai sieviņai ir 70 gadu. Viņa ir gandrīz uz pusi īsāka par Oskaru, kuram augums ir 1,83 m.
Ienākumi no turisma ļauj Buhomas komūnai uzturēt diezgan lielu skolu, kurai mēs esam atveduši fotoalbumu par Latviju. Pašiem paliek mazliet dīvaini šajienes sutā vērojot Latvijas sniegainās ainavas un apzinoties, ka vietējiem ir visai miglains priekšstats par sniegu. Ugandā runā 40 dažādās valodās, tāpēc izglītības sistēma par vienoto kopsaucēju ir izvēlējusies angļu valodu. Angļu valoda ir arī oficiālā valsts valoda. Tāda tā ir palikusi kopš laikiem, kad Uganda vēl bija Lielbritānijas protektorāts. The arrangement is good and well maintained, yes? It should be well ventilated. Well ventilated, that is roofing. Hey, no. Yeah, it should be well ventilated so as to allow... Stundu saraksts. Viņiem tā diena īstenībā diezgan gara ir. Viņi 8 sāk un 4:40 tikai beidz. Daudzas no skolniekiem es sastopu pievakarē. Bērni pelna naudu komūnai, tirgojot savus zīmējumus un uzstājoties ar tautas dejām. Komūnas vecākais tālāk šo naudu novada komūnas vajadzībām, un sava daļa nonāk arī bērnu vecāku ģimenēs.
Ir sasodīta agrs rīts, un mēs dodamies augšā kalnos meklēt gorillas. Pasaulē atlicis vairs tikai 700 kalnu gorillu, un gandrīz pusi no tām dzīvo šeit, Bivindi mežā, uz Ugandas un Kongo robežas. Apmeklētāju atļaujas maksā $500, un brīžiem tās ir jāgaida pat pusgadu. Mēs savējās esam gaidījuši 3 mēnešus, un tagad iepriekš norunātajā datumā esam klāt. Mums ir labi gidi, bet ja mēs vispār atradīsim gorillas, tad mums būs dota 1 stunda laika, jo ilgāk par stundu šos primātus traucēt nedrīkst. Pavisam pasaulē ir 3 gorillu sugas, un tieši kalnu gorillas ir pašas nepakļāvīgākās pret turēšanu nebrīvē. Visi mēģinājumi turēt tos zooloģiskajos dārzos ir cietuši neveiksmi. Kļūst arvien tumšāks, nāk lietus, un meža biezoknī ir lielas grūtības kaut ko saskatīt. This is the young ones and the adult females with the young baby. They have to stay with the adult silverback, the dominant silverback actually. So this is him, and that's why you are seeing the babies are near him. Mēs tiekam nopratināti, vai neviens nav slims, un brīdināti nešķaudīt uz gorillu pusi, jo dzīvnieki ir uzņēmīgi pret cilvēku slimībām, īpaši pret saaugstēšanos, kā arī nelīst tuvāk par 5 metriem. Mums gan tas nenāk neprātā. Parka darbinieki uzmanīgi seko katra dzīvnieka veselības stāvoklim. Ja kāds gorilla saslimst, to var pat iemidzināt un aizvest ārstēties ārpus parka robežām. Un pats interesantākais, gorillas arī neiebilst, ja kāds no viņa ģimenes tiek aizvests uz neilgu laiku prom, jo saprot, ka tas tiek darīts viņu pašu labā. Omutwale mpora kanake. Aha. Görecek? Okay.
Parka darbinieki aizvien bezkaunīgāk plēšās tuvāk gorillai, pūloties atbrīvot mums veiksmīgākus rakursus filmēšanai. Gorillas esot pieradušas pie viņu smakas, un parasti 1 stundu tās ļauj sevi novērot. Pēc tam tās vai nu uzrūc, vai vienkārši aiziet. Nu re, saņemam brīdinošu rēcienu. Tas liecina, ka audience ir beigusies. Tiek sīki aprakstīts gorillas veselības stāvoklis, kā arī atrašanās koordinātas, un mēs laižamies prom. Es biju domājis, ka kaut ko redzēsim, kaut kādas ēnas. Es uzskatu, ka mums bija veiksme tomēr. Nav jau viņu te tik daudz, ja, kad tā uzgāja un ir. Es domāju, ka mums bija veiksme. Ka mēs tur stāvējām to 5 metru attālumā no viņiem un bildējām. Paveicās. Tu pieeji un ir. Tas tā kā iemet un ir. Pārāk vienkārši. Nākamajā sērijā skatieties ziloņi, vulkāni, Mēs esam pavisam tuvu šimpanzēm. šimpanzes un makšķerēšana.